Bhagavad-gītas 1. nodaļas apskats. Autors Vatsala Prabhu. Bhagavad-gītas 1. nodaļas nosaukums ir Kurukšetras kaujas laukā. Šo nodaļu var iedalīt divās daļās. Pirmo sauc gatavošanās militārajai darbībai. Divas karojošās puses izkārtojušās viena otrai pretīm. Viena, kuru dinastijas ģimene ir sadalījusies divās nometnēs. Drihtarashtas dēli, kurus vada Durjodhana, un Pandu dēli. Ilustrācijā mēs redzam šīs divas karojošās puses. Durjodhanam ir acīm redzams skaitliskais pārsvars, un viņš visas cerības uz uzvaru liek uz neuzvaramo karavadoni Bhishmu. Savukārt Pandavu pusē ir ievērojami mazāk karotāji, taču viņu pusē ir Krišna, Dieva augstākā personība. Lai cik varens būtu Bhishma, kurš gan var pretoties Dieva varenībai. Durjodhanas armijas pozīcija ir ļoti nestabila. Mēs to redzam ilustrācijā. Ilustrācijas augšpusē redzams plīvojošs karogs, kurā uzskaitītas 10 Pandavu uzvaras pazīmes, un galvenā no tām skan tā. Viņu pusē ir Krišna, kur ir Krišna un Arjuna, tur vienmēr būs uzvara. Pirmās nodaļas otrā daļa saucas Arjunas šaubas. Tīrs bhakta ir cilvēks, kurš ir pārliecināts, ka Krišna var visu, zina visu un ir vislabākais. Viss, ko viņš dara, ir labs ikvienam. Tāpēc bhakta, kas to pieņem, vienkārši vēlas būt par instrumentu Dieva rokās. Viņš vienkārši vēlas viņam kalpot, saprotot, ka tas ir labākais, ko viņš var darīt. Tādā noskaņumā bija Arjuna Bhagavad-gītas 1. nodaļas 1. daļā. Viņš bija apņēmības pilns cīnīties, kalpot Krišnam. Tomēr pēc Dieva gribas Arjunas apziņa mainījās. Neskatoties uz to, ka viņš paliek bhakta, viņa prātā radījās šaubas. Arjunas šaubījās, vai darīt to, ko Krišna lūdza. Vai man vajadzētu pilnībā paļauties uz Krišnu, nodoties Krišnam? Man šķiet, ka es labāk par Krišnu zinu, kas man un cilvēkiem kaujas lauku otrā pusē nāks par labu. Šādu apziņu sauc par materiālu apziņu. Materiālā apziņa ir tad, kad cilvēks savas pieķeršanās un vājuma dēļ šai pasaulē noraida Dieva gribu. Krišna lūdz Arjunam cīnīties, bet Arjuna sniedz argumentus, lai nepakļautos Dieva gribai. Šie 4 argumenti ir 4 dažādi apziņas līmeņi, kuros cilvēks var atrasties. Secinājumi, ka tie ir dažādi apziņas līmeņi, var izdarīt, pētot Krišnas atbildes uz Arjunas argumentiem, kas sniegti 2. un 3. nodaļā. Arjunas pirmās šaubas ir šādas. Viņš saka, tajā pusē ir mani tuvi cilvēki. Ja es ar viņiem karošu, viņi var aiziet bojā. Man viņus ir žēl, es nevēlos sagādāt viņiem ciešanas. Esmu gatavs atvadīties no savas dzīves, bet nevēlos būt viņu ciešanu cēlonis. Tāpēc cīnīties ar viņiem nav ne labi, ne pareizi. Arjunas otrās šaubas. Ja es iesaistīšos šajā kaujā, tad kādu labumu, kādu šrejas es beigās iegūšu? Karaļvalsts, kas iegūta apmaiņā pret radinieku nāvi, man nenesīs laimi, tāpēc nav labi cīnīties šajā cīņā. Trešās Arjunas šaubas. Viņš saka, tādēļ, lai būtu īslaicīgi iespēja valdīt karaļvalstī, nav vērts nogalināt šos cilvēkus. Šāda uzvedība ir grēcīga, tā man liekas sasniegt atbrīvu no karmas, sasniegt atbrīvošanos. Šrila Prabhupāda šīs nodaļas 36. pantā raksta. Arjuna uzskatīja, ka labāk piedot tuviniekiem, kā pieklājas ticīgam un svētam cilvēkam, nekā nogalināt viņus aiz politiskiem iemesliem. Viņš uzskatīja, ka radinieku nogalināšana laicīgi atnākošas materiālās laimes dēļ viņam neko labu nenesīs. Galu galā valdīšana un prieks, kas saistīts ar to, nav mūžīgs. Tad kāpēc viņam būtu jānogalina līdz cilvēki, riskējot zaudēt dzīvību un iespēju tikt atbrīvotam no materiālās verdzības uz visiem laikiem? Un visbeidzot, Arjunas 4. šaubas ir. Ja dzimta iet bojā, tad izzūd mūšanās ģimenes paražas un pārējie ģimenes locekļi kļūst bezdievīgi. Citiem vārdiem sakot, visa veidu civilizācija, kas paredzēta, lai visas dzīvās būtnes garīgi pilnveidotos šajā pasaulē, var tikt iznīcināta, tāpēc nav pareizi cīnīties šajā kaujā. Galu galā Arjuna zaudē izlēmību.
jo vairāk materiālo pieķeršanos, jo vairāk šaubu, jo mazāk apņēmības kalpot Krišnam. Arjuna kļūst skumjš un drūms. Tātad, Bhagavad-gītas 1. nodaļa sastāv no 2 daļām. Pirmā ir spoža un gaiša, jo sevis uzticēšana Dievam iedvež bezbailību un entuziasmu. Otrā daļa ir skumja un sērīga, jo materiālā apziņa, jeb nevēlēšanās kalpot Dievam, neizbēgami rada bēdas un ciešanas.